Vēsturiskajā centrā. Par darba novietni es esmu izvēlējusies 3 zemes gabalus. Zemes gabalu Brīvības Miera ielas stūrī, zemes gabalu Miera Šarlotes ielas stūrī un Šarlotes Brīvības ielas stūrī. Projekta sākotnējā stadijā tika veikta izpēta un analīze visiem līdz šim veiktajiem projektiem, gan tie, kas tur kādreiz ir bijuši un vairs nav, gan tie, kas ir kādreiz plānoti, gan visos konkursos uzvarējuši piedāvājumi. Un tika secināts, ka šajā vietā vislabāko risinājumu varētu rast, ja tieši skatītos šo vietu kopumā, nevis katru zemes gabalu atsevišķi. Tātad šai novietnei ir vairākas būtiskas problemātikas. Viena no galvenajām problemātikām saistām ar to, ka apbūves struktūrā vērojams atšķirības. Šie kvartāli ir ļoti blīvi perimetrālās apbūves kvartāli, bet šim te kvartālam ir diezgan brīva apbūves struktūra. Un viens no diplomdarba galvenajiem mērķiem ir veidot organisku pāreju tieši starp šīm apbūvēm. Un otra lielā problemātika, kas saistīta ar šo novietni, ir Dailes teātra priekšlaukums. Esošajā situācijā tas nenoslēdzās un izplūst pilsētas struktūrā. Tātad mans priekšlikums ir šo Dailes teātra priekšlaukumu noslēgt, mazliet pagarināt pāri krustojumam un noslēgt ar šiem 3 apjomiem, kas būtu kā vizuālais noslēgums šim priekšlaukumam, taču Brīvības ielas dinamika un trokšņa līmenis liedz publiskas telpas iespējamību zemes līmenī. Tādēļ es piedāvāju fiziski šo priekšlikumu noslēgt pazemes līmenī ar publisku atvērtu telpu. Kā arī jāpiemina, ka zem esošā Dailes teātra priekšlikumu paredzēts izbūvēt autostāvvietas, kas atvieglot šo transporta situāciju novietnē. Par apjomu koncepciju runājot, funkcionāli apjomu tika skatīti Miera ielas kontekstā. Respektīvi, visiem zināms, Miera ielas republikas attīstības gaita, kā tā ir ne tikai ar komerciālu nolūku radīta vieta, bet arī ar intelektuālas izaugsmes un kultūras piesatienu. Līdz ar to šajā schēmā var redzēt, ka Miera ielai ir vairāk objekti, spēcīgi objekti, kas saistīti ar kultūru. Piemēram, nesen atvērties Laimas šokolādes muzejs, kurš atrodas pie fabrikas. Un vēl viens spēcīgs punkts ir tabakas fabrika, kurā izvietosies šis jaunais Rīgas teātris, un pēc tam paredzams, ka pēc teātris pārvāksies apskaļas Latvēršiem, kad visticamāk, ka tas attīstīsies kā kultūras centrs. Un līdz ar to ir redzams, ka šai Miera ielai trūkst spēcīgs iesākums. Tāpēc savā projektā es piedāvāju kultūras funkcijām balstīt piedāvājumu. Šeit būtu izvietota izstāžu galerija, kas piesaistītu cilvēkus ne tikai vakaros, kā to dara Dailes teātris, bet visas dienas garumā, gan šai zonai, gan arī tālāk uz Miera ielu. Tātad pašā apjomā tiktu izvietots vairāk veidu izstāžu zāles, un augšējā apjomā tiktu izvietots restorāns, kurš apkalpot arī Dailes teātra apmeklētājs pirms vai pēc izrādēm. Par šo apjomu runājot, veicot infrastruktūras objektu schēmas analīzi, tiek secināts, ka šeit tuvumā atrodas nepieciešamais dzīvošanai, principā. Šeit ir tirgus, šeit ir poliklīnika, šeit ir izglītības iestādes, šeit atrodas transporta mēslas, līdz ar to tiek nodrošināta liels vietas dzīvošanai. Tādēļ es izvēlējos šajā apjomā izvietot dzīvojamo funkciju. Mēs nonākam līdz 3. apjomam, kurā ir savienots vairākas funkcijas. Viena no tām funkcijām ir birojēka funkcija, kur tiek izvietota augstajos stāvos, taču pirmajā stāvā tiek izvietota universālas zāles funkcija. Šeit redzams, un šis pirmā stāva apjoma elements var funkcionēt kā autonoms no pārējās ēkas. Respektīvi, tur var notikt konferences vai saviesīgi pasākumi, ja pat teātri izrādes iespējas, un viņi var funkcionēt kā atsevišķs objekts. Šī 3. apjoma iekšpagalms tiek veidots kā publiski pieejams iekšpagalms un izmantojams ar nodomu, ka tas amortizētu šajā vietā atrodošo sabiedriskā transporta pārsēšanās mezglus radīto noslodzi.
Līdz ar to projekta ietvaros tiek paredzēts, ka uz zemes gabala jau esošā ēka šī tiek atjaunot ar dzīvojamo funkciju, pirmā stāvā paredzot tirzniecības funkciju ar cauriešanas iespēju, respektīvi no miera ielas tiek piekļūts un var iziet uz šeit iekšpagalmu lobby, kā to domā. Es pievērsīšos tagad šeit pazemes publiskajai telpai. Tā galvenokārt pilda divas funkcijas. Viena ir šī kultūras funkcija, kas viņi nodrošina pieeju izstāžu galerijām, kā arī lekciju un radošo darbnīcu telpas tiek nodrošināts. Un otra funkcija ir tirzniecības funkcija. Šeit pazemes līmenī izvietoti nelielas tirzniecības vietas un kafejnīcas. Zem Brīvības ielas tiek nodrošināta funkcionāli ļoti svarīgā sasaiste ar vidzemes tirgu, kas varētu kalpot kā vidzemes tirgus paplašinājums, kā nakts tirgus ietvaros vai dažādu tematisko tirgu sastāvdaļu. Tad par šo pazemes telpu galvenais nodoms viņu radīt bija pilnīgi pretējiem principiem, kā tiek radīta tuneļi. Tuneli galvenais princips, cilvēks iet ar mērķi, ir tikt ārā no šī tuneļa, nokļūt tur, kur viņam galvenais paredzēts. Tātad viņš var šo tranzītu funkciju. Šai pazemes telpai ir pilnīgi pretējs mērķis. Cilvēks iet ar domu, ka tas galvenmērķis atrodas pieejams no šīs publiskās telpas. Tā ir tā galvenā atšķirība, kāda šai telpai pieejams. Un par šo pazemes telpu runājot, cilvēkam atrodoties šādā pazemē, ir ļoti svarīgi, lai viņš katrā brīdī sajust orientieru virzemē, kurā vietā viņš atrodas, lai viņš visu laiku saprot, pret virzemi, kurā vietā viņš atrodas. Un līdz ar to tiek veidot šādi aptvērumi, kas nodrošināts ar sasaistes. Gan gaismas iegūšanai, gan vizuālo sasaisti. Tātad, resumējot man stāstīto, šī pazemes telpa varētu darboties kā elements, kurš sasien šo pilsētvidas fragmentu kopā. Paldies! Paldies! Darbu vadīs docents Aldis Lapiņš. Viņš īpaši atzīmē šī darba praktisko sarežģīto raksturu un to, ka projekta ietvaros ir radies iespējams viens labs variants, kādā veidā gan telpiski, gan funkcionāli sajūgt šīs fragmentārās situācijas kopā vienotā telpiskā sistēmā, ir reizes arī atraktīvi atrisinot Dailes teātra priekšlaukumu jautājumu, kas ilgus gadus tiek risināts, bet tāda īsti viennozīmīga versija, kādam tad tam būtu jāizskatās, vēl joprojām nav būs. Šajā domā piekrīt arī recenzents docents Jānis Zilgals, kas devis teicām vērtējumu, tātad 9. Viņš savā recenzijā pārsvarā min komplementāras frāzes par to, ka šī vieta ar savu telpisko nesakārtotību jau daudzus gadus uztrauc gan sabiedrību, gan profesionālo vidi. Viņa skatījumā piedāvātā telpiskā risinājuma ideja ir oriģināla, jo respektē gan vēsturisko pilsētu būvniecisko situāciju, gan arī veido jaunas ērtas satiksmes iespējas gan gājējiem, gan arī netraucē virszemes transportu. Tāpat arī viņš uzsver, ka diskusijā diplomāti ir pārliecinoši savu ideju aizstāvējusi, un pēdējā frāze skan tā, būtiski iebildumi nav. Tā kā darbs komisijai lūdzu, jūs jautājums. Visvalds ar lūdzu. Protams, ļoti drosmīgi šajā vietā vispār kaut ko mēģināt darīt, diplomdarbu tēmā. Tā ir, manuprāt, viena no grūtākajām lietām kā Rīgā kompozicionāli, kas mums tādā pilsētā piemīt, un tieši daudz mēģinājumu darīt vienu vai otru lietu, un viena no tām pamatu problēmām vienmēr bijusi kompozīcija, ja centrālās kompozīcijas elements iekļietēšana, kādas akcents. Jūs esat savā darbā izvairījusies patiesībā no šīs tēmas risināšanas, un esat teikusi, ka tas grūtājums paliek tāds vienmērīgs un
mēs šeit nenosakām, kurš tā spēlē ir tā galvenais, un kurš ir mazāk galvenais. Tomēr jāņem vērā, ka tas ir viens no lieliem brīvības jauks līkumiem, tur ir īpaši perspektīvi skatu un tā. Vai jūs varētu mazliet paskaidrot to, kāpēc jūs neesat uzskatījis, ka ir nepieciešams vertikālais akcents? Varbūt viņš tur tiešām arī nav, bet es tā kā saprotu, ka tā ir bijusi tāda jūsu cieši pārliecība, ka ir jāveido līdzens tas telpiskais darbs. Jā, paldies par jautājumu. Tas galvenais iemesls, kāpēc šis varbūt nav dominējošais visā krustojumā, ir saistāms jau pirmsākumos ar to, ka šī vieta tiek risināta kopā, un līdz ar to nevar rasties tāda situācija, ja es risinātu tikai šo, tad šeit iecelt, pirms tam risināts apjoms, šeit iecelt kaut kādu vizuālo akcentu, piemēram, jo vadoties no tā brīža situācijas šeit nekā nebūtu un asētos uz turien, un līdz ar to man būtu jāmēģina pārsist šis te vizuālais akcents, kā iespējams tas ir notiks dažādos konkursu priekšlikumos. Ja risina šo te visu, tad asējoties jau šeit ir jūtam tas akcents, un vēl es skatījos, lai šī krustojuma ietvaros kā viena vienība, lai viņš nekonfliktētu ar šo esošo jau akcentu. Jo, manuprāt, protams, ka tās ir ļoti svarīgi, taču viņam ir jādzīvo arī šī krustojuma robežās. Tie bija divi galvenie iemesli, kādēļ tas akcents tika akcentēts tikai šādā apjomā. Jūs bieži šodien? Jā, man ir kāds jautājums, varbūt es domāju, ka tas ir tāda interesanta lieta, bet tas ir kā praktiski to var izdarīt. Ja jūs sāksim kaut ko darīt, brīdis ir. Un kā jūs, es domāju, ka šis projekts var nākt laukā tikai ar to, ja jūs momentā dodiet visi vārdu, kā jūs to var izdarīt. Kā jūs darīt, transporta rēķini, kā viņš arī vienkārši mēs paralizējam. Tas ir pirmais.